puiša 16-gadīgā vecumā, kurš aizgāja no bojā 18. decembrī 2011. gadā 4 no rīta naktī. Viņu nodūra ar 8 dūrieniem pēc mūsu valsts runāšanas legālā narkotiku lietošanas drauga. Viņi zaudēja dzīvību. Es vienkārši gribu vērst uzmanību, jo es viņu neatgriezīšu. Mūsu nākotne ir sagraizīta. Bet es lūdzu valdību, lūdzu Rīgas domi, nevilt gadus, necensties, vai tiešām mēs nevaram tik viegli aizliegt narkotikas, jebkura legālā, nelegālā, kur ir robeža starp legālo un nelegālo. Viņš ir paprovējis smēķēt. Tātad viņš jau ir atkarīgs. Tas ir tas pats, vai viņš smēķē cigareti, vai viņš smēķē narkotiku. Vienkārši es ļoti gribētu, lai mums Latvijā būtu skaista, gudra un daudz jaunatnes, nevis nodzērušies, pārsmēķējušies. Es vēlreiz valdībai gribu jautāt, kur mēs ejam? Mēs balsojam par viņu. Lai paskatās tiem vecākiem, vecmātēm, visiem acīs, kuri ir aizgājuši un kuri atrodas slimnīcās. Lai paskatās acīs. Kā būtu, ja viņu bērni un mazbērni tā aizietu bojā? Vairāk es neko nepatādīju. Paldies par uzmanību.